Rīgas siltums šajās dienās neguļ. Es runāju par vadību. Protams, viņus aprunā, viņus noliek pie zemes, ceļ augšā un atkal, noliek valsts kontroli izplatīja paziņojumu vai savu ziņojumu, kur stāsta, ka 8 miljoni esot izkūpējuši gaisā. 8 miljoni kaut kādas tehnoloģijas tādas, ka kūp ārā un viss. Un vēl jau maijas priekšā, tur Kulbergs, Saeimas deputāts, arī ar savu ziņojumu, tur izmeklēšanas komisija, un tur arī viņš par Rīgas siltumu runās. Un cits starpā Kulbergs ir atracis par komandējumiem, ka komandējumi briesmīgi izmaksā. Tas atkal stāsts par tām amatpersonām, kas uzskata, ka kaut kas pienāks viņām, kaut kas pienāks. Un tur obligāti konferences Spānijā, 3 dienas pārvēršās rotaļīgi, 7 dienās 15,000. Ja, tur tā, ops, un komandējums. Kopējās komandējuma izmaksas ir 265,000 gadā, kas, jūs teiksiet, nevar jau īsti saprast, ja jau 8 miljoni izkūpē, 265,000, tas jau nekas nav tāds. Ja? Jā, bet saprotiet, kolēģi, te jau viss ir tarifā. Tajā tarifā, par ko mums jāmaksā, tas viss, ko regulators kaut kur izceno, ja? Te būtu jāuzdod jautājumu. Ja? Kādā sakarā, kas te notiek? Ja? Bet regulātoram jau ir viegli. Ja? Viņu budžets veido Rīgas siltuma apgrozījums. Ja? Masiņš procentiņš no tā, un līdz ar to tur tāda samētā trauka, kā morgs. Nekādas komisijas vai valsts kontrolas viņiem nepalīdzēja. Jāuzspridzina tas viss ir, ja? Bet kurš spridzinās? Nav jau kas spridzina. Piemēram, mēs ceram, ka uzņēmuma valdēs nonāk atbildīgi cilvēki, bet arī, viens konkrēts gadījums ir no Rīgas siltuma. Uzņēmuma valdē atbildīgā par finansēm, jau bijusī, ja? Rīgas siltuma valsts locekle Vineta Kutkeviča, viņa aizgājusi tagad no darbiņa, un viņa tā kā nav ietekmējusi iepirkums. Viņa nav ietekmējusi iepirkums, un kāpēc viņa to tagad saka, vai kāpēc Rīgas siltums to saka? Tāpēc, ka viņas vīrs savukārt, Vinetas vīrs, kurš pārstāv Sija Elsena, viņš parādās šajos iepirkumos, ja, sadarbībā ar Rīgas siltumu, un neskatās smuki. Bet labi, Rīgas siltuma vadība saka, tur tas tā, liekam mālā, ja. Vineta aizgāja no darba, it kā, vieni saka, tāpēc, ka nobijās, varbūt arī nenobijās, bet kur stulbums visā šajā stāstā? Vineta Saldziņa Rīgas siltumā, ja, valdītē strādājot, atgādina, valdīt, un tad ir vēl padomu, ja, ir kur tiekties. Tā, valdītē strādājot 109,000, ja, 24. gada uzziņa, 25. gadā, atkal teikšu, 99 punkti būs vairāk, 100 punkti būs vairāk, bet, uzdodies sev jautājumu. Vai Vineta nestrādāt par 50,000, un viņai šitā pietiktu? Strādāt taču, ne? Bet nē, neko. Un arī tas iet tarifā. Tas samērīgums, tā, es negribu teikt Vinetas gadījumā uzpūtība, bet kopumā šo te personāžu, tā kā tāda vēlme grābt un kam, ir drausmīgi. Un neviens pa nagiem neuzšauja. Tur mēs skaitām šo un to vienalga, skatāmies alga. Bez simtnieka neviens nekustēsies. 100,000 gadā. Pareiķiniet, cik tas ir mēnesī. Es jums saku, Vineta pa 50 stabiem strādāt, ja viņai palūgt. Bet ja dod 100, loģiski, ka paņems.